Es esmu sveicināts lūkšanu skolā. Šī ir otrā mācība tēma. Mēs turpinām tēmu, kāpēc mēs lūdzam, kāpēc tas ir svarīgi. Un atgādinām kādas svarīgas patiesības, ko Dieva vārds mums stāsta, rāda un māca, kā tuvoties Dievam, kā viņu iepazīt, kā satvērt jaunas patiesības un dzīvot viņa tuvumā. Tātad mēs beidzām ar to, ka pirmkārt mēs lūdzām, jo mēs mīlam Dievu. Tātad ar to arī mēs beidzām. Tāpēc, ja mēs mīlam Dievu, tad mēs viņu meklējam, mēs viņu piesaucam, mēs ar viņu pavadām laiku, mēs ilgojamies pēc viņa, mums vienkārši ir vēlme, šīs slāpes, varētu sacīt ilgas, izsalkums pēc Dievu. Mēs savādāk nevaram, jo mēs mīlam viņu, mēs gribam pavadīt laiku ar Dievu. Iedomājieties, jūs aiziet pie kāda ciemos, jūs taču tur nesēdēsiet, neskatīsiet šo cilvēku, vienkārši nevērosiet viņu, jā, jūs viņu abrīnosiet, jūs arī Dievu abrīnojat, un reizēm ir arī laiks, kad mēs vienkārši pavadām laiku Dievu priekšā klusumā, ne tikai vienkārši lasot Dievu vārdu, bet arī es tieši runāju tieši par lūgšanu, bet mēs taču sarunājamies, vai ne? Mēs izsakām to, kas ir mūsu sirdī, mēs izskām slavu, mēs izskām pateicību, mēs cildinām savu Dievu, mēs abrīnojam viņu, mēs visu pasakām, kas ir mūsu sirdī, jo no sirds pilnības mute runā. Mēs visu izsakām, kas ir mūsos. Un tieši tāpat, kad mēs pavadām laiku ar kādu sev īpašu cilvēku, mēs viņu mīlam, mēs gribam to pašu labāko, kā teikt, laiku, kā teikt, šo laiku, kas mums ir ar šo cilvēku pavadīt, laiku, lai mums patiešām ir tik labi, ka mēs jūtamies nevis tā, kā šī pasaule mums dod visas tās mantas un dāvanas un vēl nezinu ko, tas varbūt arī ir labi miesai, bet tieši garīgi tas mums ir vajadzīgs. Jo es ticu pirmkārt, ka Dievs, viņš domā par mūsu garīgo cilvēku. Tas ir pirmām kārtām. Jā, viņš piemet visu pārējo, viņš gādā par mums un rūpējas par mums, bet ziniet, mīļie, tas ir ļoti svarīgi, mēs debesu valstīm nevaram aiziet, ja mūsu garīgais cilvēks nav sagatavots. Un mums jābūt gataviem, un tas ir ļoti svarīgi. Otrais punkts, kāpēc mēs lūdzam, tikai tāpēc, ka mēs esam atkarīgi no Dieva. Mēs esam atkarīgi no Dieva. Varbūt tu sacīsi, es neesmu atkarīgs no Dieva, man viss ir kārtībā. Nē, mēs esam atkarīgi no Dieva. Mēs esam atkarīgi no Dieva. Pilnībā esam atkarīgi no Dieva. Mēs esam Dieva bērni, viņš ir mūsu debesu tēvs. Un Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā un 5. pantā mēs lasām. Jēzus saka, es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu. Un beigās viņš saka, jo bez manis jūs nenieka nespēja darīt. Bez manis jūs nenieka nespēja darīt. Tā ir patiesība. Bez viņa mēs nenieka nespējam darīt. Redziet, tad, kad mēs skatāmies šodien uz pasauli, un tad, kad es biju neticīgs, cilvēki viņi bieži vien lielījās ar to, ka viņiem ir spēks, gudrība, ietekme, slava. Teiksim, šī ir pasaules godība. Bet patiesībā viss tas, kas viņiem ir, tas ir no Dieva dots, tā ir žēlastības dāvana. Arī mums ikvienam, viss, kas tev ir no Dieva dots. Ja? Un mēs lūdzam tāpēc, ka mēs esam atkarīgi no viņa. Mēs lūdzam ne tikai tāpēc, lai mēs kaut ko saņemtu no Dieva. Mēs zinām, ka viņš ir vienīgais avots. No viņa nāk dzīvība, no viņa nāk dziedināšana, no viņa nāk spēks, no viņa nāk aizsardzība, no viņa nāk labklājība, no viņa nāk viss, kas mums ir vajadzīgs. Ja? No viņa arī nāk miers. Ja? Šai pasaulē nav miera. Redziet, kas šodien notiek pasaulē, pasauli trako, cilvēki ir pārbījušies, viņi domā, kas būs rīt. Bet mums ir miers, Jēzu Kristu. Pasaulē nav pie kā turēties. Reizēm cilvēki saka, turies, bet pie kā viņiem turēties? Tev ir pie kā turēties. Man ir pie kā turēties, tas ir Kristus. Redziet, viņš mums dod visu, kas mums ir nepieciešams. Visus nepieciešamos resursus mūsu dzīvē. Viņš piešķir.
Gan dabiski, gan garīgi. Visās mūsu dzīves sfērās, ne tikai garīgajā sfērā, ne tikai mūsu kalpošanā, bet arī mūsu ģimenē, mūsu darba vietā, mūsu skolā, visur, kur mēs ejam, ko vien daram. Dievs, viņš ir tas, kas mūs apgādā. Ja? Tas ir ļoti svarīgi. Un Kolosiešiem 3:4, mēs varam atvērt Kolosiešiem 3:4, ka nu atspīdēs Kristus jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. Tad Kristus, viņš ir mūsu dzīve, viņš ir mūsu dzīvība. Bez viņa mēs nekad nespējam darīt. Mums vajadzētu katru dienu celties ar tādu apziņu, kungs, bez tavas žēlastības neko es nekā nespēju. Man vajag tevi šodien, tagad, šajā dienā. No šī brīža es ceļos augšā, šodien ir jauna diena. Es nezinu, kāda būs šī diena, bet man ir vajadzīga tava žēlastība, man ir vajadzīga tava labvēlība, man ir vajadzīgs esi tu. Un ja Dievs nav pār mūsu dzīvi, tad vispārējais, ko mēs darām, tam nav jēgas. Mēs esam atkarīgi no viņa, tāpēc arī mēs lūdzam. Mēs esam atkarīgi no viņa visās lietās, jo no viņa nāk viss, kas mums ir vajadzīgs. Mēs varam lielīties ar to, ka mums ir zināšanas, ka mums ir izglītība, ka mums ir talanti, ka mums ir dāvanas, ka mums ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Bet neaizmirstiet to, no kā tas ir nācis. Jo tu esi lūdzis un prasījis Dievam, un viņš tev ir devis gudrību. Mīļie, redziet, tad, kad mums kaut kas nav, tad, kad mums kaut kas trūkst, ka mums ir vajadzīgs risinājums, vai tad mēs vienā momentā saņemam, kaut kas atnāk tā automātiski? Nē, mēs griežamies pie Dieva, mēs prasām, mēs jautājam Dievam, kā ticīgi cilvēki, kā Dieva bērni. Mēs taču zinām, pie kā griezties. Mēs nākam ticībā, tas ir ticības solis, jo mēs zinām, ka Dievs ne tevi, ne mani neatgrūdīs, viņš neatstums, jo viņš zina manu vajadzību. Jo tajā brīdī es nāku un viņš redz manu sevi, viņš saprot, ka es to saprotu, ka esmu atkarīgs no viņa, ka es neko nespēju bez viņa darīt. Man ir vajadzīga tava palīdzība, man ir vajadzīgs tavs risinājums. Un tas nāk vienīgi no tevis. Tāpēc es arī lūdzu, tāpēc arī meklēju, tāpēc arī piesaucu. Trešais, kāpēc mēs lūdzam, kāpēc mums ir nepieciešams lūgt, lai mēs pastāvētu kārdinājumos. Pilna pasaule ar izaicinājumiem. Pilna pasaule ar kārdinājumiem, mīļie. Mums ir vajadzīgs lūgt. Ja? Mēs zinām šo lūgšanu mūsu Tēvs debesīs. Tur ir kāda frāze, neieved mūsu kārdināšanā. Ja? Jēzus Mateja evaņģēlijā 26. nodaļā, 41. pantā saka, esiet modrīgi, lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā. Gars ir gan labprātīgs, bet miesa ir vāja. Šeit jau Jēzus viņš saka, lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Redziet, tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs nelūdzam Dievu, tad noteikti vēlns viņš ieņems savu vietu mūsu dzīvē, un mēs aizmirsīsim par šīm lietām. Un ziniet, būs lietas, kas ieņems lūgšanu vietā, ieņems kādas citas lietas. Vēlns pie tā piestrādās. Ļoti. Tas viņam ir ļoti izdevīgi. Ja? Redziet, daudz grēku Dievu priekšā tikai tāpēc, ka cilvēki nelūdz. Cilvēki nepavada laiku ar Dievu, viņiem ir pavisam citas prioritātes, pavisam citi mērķi viņa dzīvē. Kaut viņi sevi sauc par kristiešiem. Tāpēc arī grēki, tāpēc ir tik daudz lietas, kur kristieši ir atvēruši durvis vēlnām un ir ienācis grēks. Gars ir labprātīgs, bet miesa ir vāja, tāpēc mums ir jāpastāv lūgšanās, jābūt neatlaidīgiem lūgšanās. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, mīļie. Tāpēc mums ir nepieciešams lūgt, lai mēs pretotos kārdinājumiem, jo nelūdzot mēs kļūstam vājāki. Un citi ir vājāki un Sātans gūs priekšrocības mūsu dzīvē. Tas ir ļoti svarīgi.
Tas ir ļoti svarīgi. Šeit arī nobeigšu, mēs tiksimies nākamajā reizē, nākamajā mācību tēmā, lai Dievs bagātīgi svētī. Lūksim, jo mēs esam atkarīgi no viņa. Lūksim, jo mums ir jāpastāv un jāstāv ticībā, lai Dievs bagātīgi svētī. Visu labu!